Sveiki visiem! Ir pienācis atkal tas brīdis, kad es jums stāstīšu par notikumiem KHL. Vakar Rīgas Dinamo sīvā cīņā rezultātu 3-1 pārspēja Torpēdā un sērijā izlīdzināja rezultātu 3-3. Nākamā spēle būs ļoti īpaši svarīga, jo tajā izšķirsies, kura komanda tiks tālāk plēfos. Un, protams, Traktori aizvakar pārspēja Jūkra ar rezultātu 1-0. Edgars Masāļskis izgāja kā pamatvārdsargs un nospēlēja ļoti labu spēli, bet ar šo zaudējumu Jūgras hokejistiem izslēgšanas spēles ir beigšās. Runājot par šodienas spēlēm, Metalurgi izrāva uzvaru papildu laikā pret Baris un izlīdzināja rezultātu sērijā 3-3. Ufas Savulaķu Lājevs šodien piekāpās Akbars ar rezultātu 2-3. Ar šo uzvaru Akbars tiek tālāk plēfos un izslēdz Ufas Savulaķu Lājevu. Un runājot par labākiem hokejistiem. Plēfos, protams, vislabākais punktu guvējs vēl joprojām mūsu mīlulis Miķelis Rēdlīgs ar 10 gūtiem punktiem, bet viņam uz papēžiem turas Jānis Sprukts ar 8 gūtiem punktiem. Visvairāk vārdus gūs ir Anķipovs Ladimirs ar 7 gūtiem vārtiem, bet otrais labākais jau vienreiz minētais Jānis Sprukts ar 5 gūtiem vārtiem. Visvairāk piespēli ir jau vienreiz minētajam Miķelim Rēdlikam. Viņa kontā ir 8 rezultīvās punkti. Paldies par uzmanību, ar jums kopā bija Emīls jeb Emerkolt. Dziesmas nosaukums Dope, D.O.T. What Happened.